Paldies Dievam, slavu Tev, Kristu. Labrīt, draudz, labrīt, brāļi un māsas, prieks jūs visus redzēt, jūs labi visi izskatieties. Jūs esat varoņi, ka jūs esat šeit. Mēs šodien runāsim un domāsim par vārdu. Par vārdu. Kāds vārds ir. Un būs rakstvieta, pirmā rakstvieta būs no Jāņa evaņģēlija. 1:1. Dievs uzrunā mūsu savu vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Iesākumā bija vārds. Un kā bija tālāk? Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Āmen. Man gribās apstāties uz 3 vārdiem. Iesākumā bija vārds. Kas pa vārdu? Uzreiz nāk prātā. Dzīvības vārds. Jēzus Kristus. Vai mēs esam vārdā? Vai mēs esam vārdā svētdien no rīta, pirmdien un tā tālāk? Vai mēs dzīvojam vārdā? Tā ir katram atbildība un jautājums, ka tu pamosties, ar ko tu esi pamodies šodien šajā rītā. Es te uzrakstīju arī, ka vēl, ko mēs darām ar vārdu. Kā mēs reaģējam uz to, ko Dievs mums šodien saka. Un Dievi ir daudz, jūs to paši ziniet, jā, kad ļoti, ļoti daudz. Mēs varam redzēt, ka Dievi ir ļoti daudz, bet pateicība Dievam, ka mēs varam sakot īstajam Dievam, tas ir Jēzum Kristum, kas ir nomirst par mūsu grēkiem un ir augšām cēlies 3. dienā. Un ka mēs varam raudzīties uz viņu. Un kad vēstulē ebrejiem ir rakstīts, viņš ir ticības iesācējs. Vai mēs ļaujam darboties vārdam, Dieva vārdam, vārds. Šodien, lai mums paliek mūsu sirdīs vārds. Mums ar sievu bija tā, ka mēs satikam vienu cilvēku, kas ir tagad jau devies mūžībā, un viņš teica, cilvēki iegaumē 3 lietas, un nevajag viņiem teikt 4 lietas un 5 lietas. Un tad man šodien arī tāds bija pamudinājums, varbūt mēs atcerēsimies vārds. Vārds. Kāds vārds? Jēzus vai kaut kas cits? Jā, kad mēs varam vēl atšķirt. Būs 2 vēl rakstvietas, jā. Gara nerunāšu. Un pats galvenais, lai Dievs runā uz mums, svētais gars, lai runā. Un, protams, lai mācītājs ir tas, kas runā un ka mēs uzklausām, ko Dievs grib lietot un teikt caur viņu. Psalms 27:8. Psalms 27:8. Mana sirds turas pie Tavu vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, Tavu vaigu. Atceros, kad arī kaut kāds bija runas, kad mūsu sirds ir ļoti ļauna. Bet Dāvids šeit liek teikt, mana sirds turas pie Tavu vārdu. Ja mans prāts, mans gars turās pie Dieva, tad arī mans sirds turas pie. Un iedomājieties, te ir rakstīts Tava ar lielo burtu. Tā ir tā kunga, Jēzus Kristus, Tava vārdu. Tas nav kaut kāds tāds vārds, ziniet, Omas receptes, prezidenta novēlējumi, sapņi, vai vēl kaut kas, jā, vai kaut kādas mācības. Bet iedomājieties, tas ir dzīvais Dieva vārds. Dzīves viņš ir. Un esmu to daudz reizes teicis, man vienalga, cik reizes viņš ir pārtulkots. Bet vai mēs pildamies
ar Dievu vārdu katru dienu. Katru dienu. Katru dienu. Kurš kādreiz ir dzirdējis par Ļeņinu? Kāpēc jūs smēties? Tur nekas nav smieklīgi. Starp citu teica par to, ka Krievija ies tik ilgi slikti, kamēr viņi neapglabās Ļeņinu. Bet man gribētos teikt, mums un Krievijai ies tik ilgi slikti, kamēr mēs nenožēlosim savus grēkus. Un ja mēs būsim grēka vergi, nevis Dieva bērni, tad arī mums neies. Ne vidēji labi, ne vēl kaut kā. Labi, kāpēc es par to Ļeņinu teicu? Tad jūs visi ziniet, ko ātoms nozīmē. Un es tagad nerunāšu par ātombumbām, bet varbūt vecākais gājums zina, ko nozīmē ātomu ledlauzes. Un viņš kādreiz laikos, nezinu tagad, kā tas ir, tur, kur aizsalst ledus, ļoti nevis tā kā jūrā, ja citreiz, kad ir -20 un saka aizsalst, 2 metri, bet saprotiet, tur aizsalst metriem, un tad iet tas ātomu ledlauzes, bet tas ir nopietni, jūs nedomājat, es tagad nerunāju ar jokiem, ja? Tā ir visa īstenība, ja? Es tagad nezinu, kā tur. Un tad viņš, saprotiet, salauž to biezo, lielo, dziļo ledu. Un viņam bija uzraksts Ļeņins. Un, saprotiet, un pēc tam iet, un viņš atkal ir tie lielie mīnus, -50, -40, un atkal iet mazie ledlauzīši. Un viņi jau salauž tur, kur ir 5 metri, un 4, un 3. Un varbūt vēl vairāk. Bet Jēzus Kristus ir tas, kas stāv rakstīts šajā Dieva vārdā, dzīvajā Dieva vārdā. Viņš ir šķērs un salauzējs. Viņš ir pāri Ļeņinam, ja, viņš ir pāri visiem prezidentiem, viņš ir pāri visiem kariem, un viņš nav iesaistīts karā. Kur ir Jēzus, kur ir Dievs Ukrainas karā? Izbeigsim, aiztikt un domāt par Dievu, ka mēs viņu varam kaut kur ielikt. Un padomāsim, kas tas ir pa vārdu. Tas nav viss kopā. Ziemeļkorejas prezidents un Krievijas prezidents un Amerikas prezidents viss kopā un spēks un vēl arī Ļeņins un ledlauzs. Un tur ir, ziniet kas? Tur ir tas, ka Dievs, jā, un nav vairāk. Pat piedodiet, smakas. Viņš ir šķērs salauzēs, vēlreiz gribu to teikt. Un Jēzus vārds ir pāri visiem vārdiem. Viņš ir tas, kas visu dara jaunu. Viņš arī mums saka, redz, es visu dara jaunu. Viņš ir uzticamais, un viņš nav iesaistīts nevienā karā. Viņš nekad nav atbalstījis karu. Viņš nekad nav atbalstījis izvarošanas un slepkavības un zakšanas un alkoholu, tirdzniecību un legālo un nelegālo un vēl kaut ko un narkotiku tirdzniecību. Bet viņš ir piedevis, kā mēs dzirdējām arī, kad Nils pagājušajā reizi arī sludināja, viņš piedeva tam slepkavam, kas bija uz krusta. Un viņš arī mums šodien piedod. Mēs esam šeit sanākuši, lai mēs varētu lūgt viņam. Kristu apžēlojies par mums. Ka mēs bijām Mazirbē, tā ir luterāņi arī draudze, un tur arī Kārs Irbe kalpo, un tam man palika 2 vārdi, ko es atceros. Tie bija vārdi Kristu apžēlojies. Cik daudz mums šodien un katram mums vajag Kristu apžēlojies šodien un arī turpmāk. Un pēdējā rakstvieta, un arī sāksim lūgt, jo laiks iet, bet Dievs ir ārpus laika, bet mēs esam laikā, atcerēsimies to. Psalms 56, 5. Psalms 56,
5. Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos nenieka. Jo ko gan cilvēki man var darīt? Āmen. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs Kristu, ka Tev mēs piederam. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums piedod mūsu grēkus un vainas. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam nepilnīgi un necienīgi būt šeit, bet paldies, ka Tu esi cienīgais, paldies, ka Tu esi šis Dieva jērs, ka Tu esi šis uzticamais, ka Tu esi šis kungs pār Ziemeļkoreju, pār Ķīnu, pār Krieviju, pār Latviju, pār Vecrīgu, pār Rīgu, pār Zemgalu, Kurzem, Latgali un Vidzem. Un mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, kungs, ka Tava asins, Tava krusta asins ir pār Latviju, pār Igauniju, pār Lietuvu, ka Tu esi pār šo draudzi, un mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt Tavējie, ka mēs varam būt Tavi mantinieki, ka mēs varam būt šie priesteri, ka mēs varam būt dārgi atpirktie, ka Kristus asins ir atpirkusi patiešām šo draudzi. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šīs draudzes vadītājs. Mēs Tev pateicamies par tiem vadītājiem, ko Tu esi ielis. Mēs Tev pateicamies un mēs Tev lūdzam, ka Tu lieto spēcīgi un stipri arī tāpat tās Nils, ka Tu dari viņu kājas, debes Tēvs, tāds, ka viņš var stāvēt ilgi un runāt, un to, ko viņam vajag runāt no Tevis, svētais gars. Mēs Tev to lūdzam Tavā vārdā. Mēs Tev pateicamies par viņu namu. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, par jaunām un labām lietām un par brīnišķīgām lietām, par brīnumu lietām. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, ka neviens nevarēs iegrūst nevienam ar pirkstu, kur ir Tavu bērni. Mēs Tev pateicamies, ka Tu, Jēzu, norādi par baļķu un par skabargu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šeit. Un Tu neesi nācis mūs pazudināt, bet Tu esi nācis mūs izglābt. Un mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, ka Tu arī gribi izglābt gan Ziemeļkorejas prezidentu un šo tautu. Un mēs Tev lūdzam, ka sabrūk šie visi monstri, šie visi vēlnu murgi, un arī Ķīnā, un arī Krievijā, un arī Ukrainā. Un debes Tēvs, Tu zini visu, Tu redz visas aizkulis. Tu redz, debes Tēvs, kam gatavojas, bet mēs Tev pateicamies, ka mēs varam gatavoties Tavai atnākšanai. Jēzus Kristus Nāceriešu vārdā. Un mēs Tev pateicamies, ka mēs varam darīt savus darbus, ka mēs varam būt uzticami to, ko mēs darām, ka mēs varam iet tālāk, ka mēs varam raudzīties uz Tev, un mēs Tev pateicamies, ka mums nav jāķer un nav jāgrāb, un mums nav jādomā to, ka Tu patiešām kaut kur aizies tālāk, vai mēs Tev neievarosim. Paldies, ka Tu saki. Katrs redzēs viņu, katrs redzēs, un arī redzēs tas, kas viņu dūrs. Un mēs Tev lūdzam, kungs, sevišķi mēs lūdzam par tiem, kas ir ceļā, kas ir ļoti tālu no Tevs. Mēs Tev lūdzam, ka Tu, kungs Kristu, izglāb šos cilvēkus. Un dari, debes Tēvs, ka mēs neesam vervelētāji, kaut kādi pļāpātāji vai gurdenie, bet ka mēs varam būt par šiem mācekļiem un ka mēs varam arī šos cilvēkus mācīt, tā kā Tu, Jēzus, mācīji, kā Tu darīji, Tavā vārdā un Tavā spēkā. Viss gods un slavu pateicību Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Pār draudzi nolaidāt klusu. Halleluja. Piecās mēs slavēsim Dievu. Halleluja. Bībelē nav rakstīts, ka mēs varam Dievu slavēt, kad mēs gribam. Kristieši tā gribētu, ka mēs varam Dievu slavēt tad, kad mēs gribam. Bībelē rakstīts, slavējiet to kungu vienmēr. Tā ir pavēle no Dieva. Un Pāvils atklāja to jaunajā derībā šo noslēpumu. Kad jūs slavēsiet Dievu un pateiksieties Viņam, tad Dieva spēks jūsu dzīvēs kārtos jūsu problēmas un lietas un sirdis mainīs. Visu izmainīs Dievs jūsu dzīvēs. Caur to, ka jūs viņu slavēsiet un Viņam pateiksieties. Un nav tādas, man gribās slavēt vai negribās slavēt. Bībelē rakstīts, slavējiet to kungu vienmēr. Pateicieties Viņam vienmēr un par visu, Pāvils saka. Pateicieties Dievam. Slavējiet Viņu, pateicieties Viņam, pielūdziet Viņu, pildīsieties ar garu. Jūsu dzīve piepildīsies ar svēto garu. Tik tālu, kad jūsu problēmas liksies mazas un viņas risināsies. Visas tavas raizes, visas tavas sāpes. Dievs tās atrasins ar to, ka tu tuvojies Viņam. Nav citas formulas. Pasaulē 3 miljardi kristiešu un Dievs saka, jums visiem ir viena formula. Slavējiet mani, pielūdziet mani. Viss? Amen. Halleluja. Tā kā mums nav izvēles.
drīzāk ir tā, ka tu esi noguris. Jauniešiem ir savas lietas, viņiem, kā viņiem ir, kas viņiem gribās. Viņiem roka iet uz telefonu virzienu, vai ne? Pirksti vienkārši magnetizējās, gribās telefonu satvert un spaidīt. Kad tu jau esi šādos manos gados, tu neesi atkarīgs no tev, bet tev jau miesa ir, viņi saka, atpūsties. Jā, kaut ko, nē, bet Dievs saka, slavē mani. Ne? Un tiešām nav nekāds cits recepts, nav cita Dieva pavēle, kā slavēt un godināt viņu. Un, diemžēl tas tā ir. Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs. Un ja viņš mums iedod recepti mūsu dzīvē, tad viņi ir jāpilda. Ja tu to nepildīsi, tad Dieva griba vienkārši nenotiks, un tu būsi sausumā. Kurš grib būt sausumā? Kurš grib būt slapjumā? Dieva slapjumā. Halleluja! Pasaki tam, kas stāv tev blakus, Jēzus tevi mīl. Un tagad pasaki, Jēzus mani mīl. Jēzus mani mīl, pasaki. Halleluja! Un tā ir patiesība. Halleluja! Slavēsim to kungu. Aplaus Jēzum. Slava tev, kungs. Halleluja! Slava Jēzum. Iedod 5 tam, kas stāv tev blakus. Halleluja! Jā. Halleluja! 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 Slavēts kungs. Slava Jēzum. Jo tu... Mani apskaidro, jo tu... Jo tu... Halleluja! Labas dziesmas bija, ja? Foršas? Jā. Slavēts kungs. Kad ķekavā būs slavēšana dzīvā? Halleluja! Šitā ir labāk. Labi, Vilni. Halleluja! Mēs paliekam pie... Pirmā dziesma ļoti patika, tas bija īsa. Halleluja! Man patika pirmā dziesmiņa, viņa bija par opasumu. Reti kristiešu dziesmās piemina opasumu. Man tāds aizdoms, kas ir kaut kas smirdīgs tāds. Opasums ir sasks amerikāņu versijā. Man liekas, ja es nekļūdos. Ivo, kas es... Par Dievu, nevis par opasumu. Ko tu bildes opasumu iekšā tur? Visa radība slavē to kungu. Kā opasums var slavēt to kungu, ja viņš nolaiž to savu? Kā tur viss? Jā, bet visa radības, Bībelē rakstīts, ka visa radība slavē to kungu. Arī opasums, ka nolaiž savu, slavu Jēzu. Dievs to visu radījis. Esot tā vabola, kas sajauc savā organismā, viņš sajauc šito te sprākstvielu. Tāpēc ir daudz, kas saka, kā evolūcija varēja būt, kā varēja miljoniem gadu veidoties kaut kas, ka tas kukainis ir tik unikāli radīts, ka viņš savā organismā, vabole, viņš sajauc tur kodās sekundes simdaļā, viņš sajauc tos vielas speciāli, kad viņas sajaucās. Tas ir tā kā, kurš ir celtniecībā strādājis, viņš zina, ka ir 2 komponentu līme, vai ne? 2 komponents. Tu sajauc vienu komponentu un tikai tad tas strādā. Edmund, tā ir. Sintī, tā ir. 2 komponents. Un tam tai vabolē ir 2 komponents, un tad, kad viņš sajaucās, ir sprādziens, bam, zili dūmi. Ivo meklē, kur ir krūmi. Bet šis sprādziens veidojās tikai tad, kad sajaucās šīs 2 vielas. Un tas nav evolūciju apgāž viens šis mazais kukainītis ar savu darbību. Nevar tā izveidot, jo tieši tā kā viņš aizsargājas no saviem ienaidniekiem, kad atskan sprādziens un dūmi kaut kā tur iznāk, vai kas tad tas sprādziena efekts. Viņš atbaidē tos putnus, ja? Kas viņu grib apēst. Viņš tādā veidā to dara. Un ja nesajauktos tieši tās vielas, tieši tajā brīdī tas nenotika. Dievs ir varens, kā Dievs visu radījis. Tāpat cilvēka acis, viņi ir būvēta tā, ka viņi nevar rasties evolūcijā. Ja tu noņem kaut vienu komponentu, acis vairs nestrādā, tu paliec. Tas nevar veidoties pamazām, kad attīstās tur miljoniem, miljardiem gadu kaut kas. Tas nevar tā būt. Dievs visu radījis. Dievs ir opasumu radījis, Dievs vaboli radījis, kas uzsprādzina. Dievs radījis tevi un tavu aci. Visu Dievs radījis. Saki, mani Dievs radījis. Halleluja. Visu, ko Dievs nav radījis, radījis Ķīna. Halleluja. Mums kaut ko rāda te vispār?
Ir sācies jaunais gads, es jūs apsveicu. Halleluja! Jā, pēc ebreju kalendāra no radīšanas ir iestājies 5784. Gads. No Ādama. Laimīgi jauno gadu. Halleluja! Ko tu domā par šo gadu? Tad cik ir palicis līdz pēdējai 1000 gadu ietic, kad bija bibliskais modelis 6000 gadi, un tad Kristus valstība nāk, ja? 1000 gadi. Tas sanāk, ka cik ir palicis mums vēl dzīvot? 300 vispār satraukumā nav pamata. Nē, paskaties, nav 300 mazāk. Kaut kādi 200, ja? Tāpat nav pamata satraukumā. 216 gadi. 216 gadi līdz Kristus atnākšanai, līdz tā miera 1000 gadu iestāsies. Alleluja! Ja tas kalendārs ir precīzs. Ja tas kalendārs ir precīzs, tas nozīmē, ka visas mūs ieguldīs mētelītī koka. Pareizi es saku? Vai urniņās. Bet tā evaņģelizējošā vēsts, ko mēs pēdējā laikā evaņģelizācijā sakam, ir, kas notiks pēc tavas nāves, kāda tavai dzīvē ir jēga. Nu, paskaties, ka cilvēks nomirst, tad viņa radinieki viņu apglabā, tad ir bēres tajā dienā, kafija, rosovs, kūka, radinieks apulcēs parunā, un tad, kad paiet kādas dažas dienas, viss atgriežas pierastajiem pie ritma, pie ierastā darba, viss tas, ko cilvēks tur ir būvējis, viņu atcerās tikai daži tuvākie radinieki, viņu mīlēja, viņa darba vietā, viņa vietā sāk strādāt cits, sociālajos tīklos viņu izdzēš, un viņi atcerās tikai vēl daži cilvēki, kas vēl paši ir dzīvi, kamēr ir dzīvi. Tad ar to viss beidzās. Vai tu esi slavenība, vai tu esi, nezinu, vienalga, kas tu esi. Pat ja kādi vēl tevi atcerās, kāda slavenība atcerās, kaut kādas tur vēl 10 gadus, varbūt pēc tam aizmest arī. Viss aiziet vēsturē. Un cilvēki tajā mājoklī sāk dzīvot kāds cits. Pie tavu brokastu galda apsēžas kāds cits, tavu leduskapu lieto kāds cits. Nu, ja viņi neizmet ārā. Un būtībā pasaule virzās tālāk. It kā tevis nemaz nekad nebūtu bijis. Un tad es saprotu to, ka vienīgā jēga mūsu dzīvē ir izdarīt kaut ko tādu, kas paliek arī pēc nāves. Izdarīt kaut ko tādu, kam ir mūžības vērtība. Kam ir mūžības vērtība? Tam, ko mēs izdaram Dievam. Pēc, ka tavu dārzu apstrādās cits, tavā mājā dzīvos cits, ja nenojauks, tavā dzīvoklī dzīvos cits, tavā biznesā darbosies cits, tavā darba vietā strādās cits, tavs vitamīns izplatīs cits. Kam ir jēga šajā dzīvē? Pāvils teica, kaili mēs esam ienākuši šajā pasaulē, un kaili mēs aiziesim. Kam ir jēga? Rinalda, evaņģēlists. Kam ir jēga? Nu, evaņģēliem arī ir jēga. Un tad mēs paliekam tikai tā, ka tikai vienai lietai ir jēga būtībā. Tikai vienai lietai. Tas ir to, ko tu esi darījis Dievam. Ko tu esi atrāvis savu laiku, savu darbu, savas pūles, savus sviedrus, esi darbojies Kristus valstībā. Un tad, kad cilvēks nomirst, viņš aiziet uz Kristus valstību un saņem atalgojumu. Tā ir? Tā jā. To, ko darījis šeit uz zemes. Un tāds, kas nav Kristam kalpojis, aiziet kur? Ellē. Ja mēs tagad te pārgrieztu šeit grīdu, ja mēs pārgrieztu grīdu šeit, tos visus slāņus, tad tur lejā ir ļoti karsts, un tur lejā mokās cilvēki, un viņiem nekad nav izējis, un tur uguns nedziest, un tārps nemirst. Un tur ir pazušana mūžīga. Tur lejā, mēs tagad pārgrieztu šeit tādu līniju, nolaistos tur lejā kaut kādu tur pāris kilometrus, jau tur būtu ļoti karsts. Kurš ir mācījies ģeoloģiju un zina, ka zeme ir karsts apakšā? Pat padomju impērijā, kad es dzīvoju PSRS, tajās grāmatās zīmēja, nerunāsim tagad par formu zemes, ja? Bet apakšā bija ļoti karsta. Tur bija tas kodols, viņi saka, un tur ir milzīgs karstums, 1000 grādu karsts. Bet mēs zinām, ka tur apakšā ir kas? Elle. Tur, kur Jēzus nogāja un pasludināja savu uzvaru pie krusta.
Viņš aizgāja zemes sirdī, Bībelē rakstīts, kur ir soda vieta, kur ir elle. Kurš grib nonākt debesīs? Visi. Kurš grib atalgojumu no Dieva debesīs? Halleluja! Sāc šodien! Sāc tagad! Sāc Dievu piesaukt šodien! Sāc lūgt Dievu šodien! Sāc Dievu meklēt šodien! Sāc esi dievkalpojumā šodien! Esi evanģelizācijā vai esi Dieva darbā šodien? Vai esi lūgšanā šodien? Vai esi Bībeles lasīšanā šodien? Amen? Šodien sāc kaut ko darīt Dievam. Un tava dzīve būs pareiza. Un tevi apglabās, un tu nonāks pie tā, kas nekad neaizmirst to, ko tu esi izdarījis. Tur debesīs būs slavas zāli Rinaldam. Cik cilvēks ir izglābis, cik lūgšanas izlūks, cik izlūdzis, tur būs rakstītas dvēseles, kuras viņa kalpošanas dēļ būs izglābtas. Un cik Sandra lūdza un izlūdza cilvēkus, varbūt Āfrikā, varbūt Ķīnā, pareizi? Jo ir cilvēki, kas savas veselības dēļ viņi nebūs ielās. Bet viņi lūdz, viņi kalpo Dievam, pareizi? Un viņi ziedojās arī Dievam ar savu laiku, ar savām finansēm. Un, kad mēs nonāksim debesīs, tur būs saraksts. Ar zelta burtiem būs rakstīts. Visa tava dzīve, visu, ko tu atdevi Jēzum, visu, ko tu darīji priekš viņu. Amen? Bībelē rakstīts, ka Dievam ir atceres saraksts par tiem, kas viņu bīstas, Malahī grāmatā rakstīts. Dievam ir atceres saraksts. Debesīs ir dzīvības grāmata un ir atceres saraksts, un tur ir rakstīts visi tavi darbi. Visas tavas evanģelizācijas, visas tavas lūkšanas, viss, ko tu atdevi Dievu, laiks, ko tu veltīji Dievam, tas viss ir fiksēts. Bet šeit uz zemes nekas nav fiksēts. Tevi apglabā, ieliek kapā, ieliek urnā, tavs pelnas apgāž kaķis to urnu, tur sašķīst, un mājasēmniece iepūš puteksūcē maisu izmet ārā, un tas viss, kas no tevis paliek. Tā, Igor, ir patiesība, tā ir realitāte. Pasaulē katru dienu mirst miljoniem cilvēku. Miljoniem cilvēku mirst. Jauni un veci mirst. Nav nekādas jēgas šeit dzīvē, ja tā nav atdot Kristum. Es tā redzu, un es tā saprotu, un es tā redzu lasot arī svētos rakstus, lasot Bībeli. Un tāpēc es jūs apsveicu ar šo jauno gadu, un ja tas kalendārs nav precīzs, un patiesībā līdz Kristus atnākšanai ir ātrāks, tas gadu skaits palicis mazāks, tad vienu dienu iespējams mēs aizējam projām no šīs pasaules negaidītā veidā. Tu tā esi salātus, un Jēzus teica, 2 strādās laukā, 2 strādās dzirnavās, 2 gulēs gultā un pazudīs vienu dienu. Ja draudzes aiziešana būs mūsu dzīves laikā, tad šeit uz zemes tu aizēji bez nāves, bez urnas, bez zārka, tu aizēji pataisno. Pāvils teica acu mirklī. Kurš var nomiršņāt acis? Nomiršņāt acis. Tas bija ātri? Bet tik ātri pazudīs visi ticīgie. No zemes vienu dienu. Kaut tas notiktu manā laikā. Kaut tas notiktu mūsu dzīves laikā. Pareizi? Bet ja nē, tad Dievs tā būs lēms, ka vēl nē. Jo neviens nezin, kurš ir tas īstais brīdis. Redzi, no Ādama mēs dzīvojam 5784. gadā, pēc jūdu kalendāra, pēc ebreju kalendāra, pēc Toras kalendāra, no Ādama. Visi saka, ka tur ir kļūdas, bet mēs nezinām uz plusu vai mīnusu. Pareizi? Nezinu. Mēs par to nestrīdēsimies. Ja mēs runājam par evanģelizāciju, čau Ieva, čau Žanet, čau Rūta, čau Rinalda. Tā ir pēdējā mūsu evanģelizācija, un patiešām Māris teica, ka Oslo viņam bija ļoti grūta evanģelizācijas sestdien, jo lija lietus piekdien, un gan izcēlās kautiņš, viņam līda virsū, tur 2 reizes izcēlās agresīvs kautiņš, viņš bija viens tā reizē viņam nevarēja palīdzēt. Iepriekšējā reizē viņam bija liela kompānija, tur viņam palīdzēja daudz cilvēku. Un paldies Dievam, mēs piekdien bijām daudz, mēs jau kā 20 cilvēki, ja? Mēs daudz. Pie viesnīcas Roma pretī McDonaldam. Un ko es gribu teikt to, ka arī mums, kamēr tu tāds jautrs dziesmīs gāja, bija, ka mēs sākam sludināt Preach the Gospel, kad mēs sākam sludināt evaņģēliju, sākās kaut kādas mistiskas lietas. Tur viens ar velosipēdu iedrāžās, sāk tur savu pulksteni sašķaid mūsu acu priekšā. Atceraties, ja? Ļēmu uz rokas. Jā. Apgāz, viņš tā kā braucījums virsū, viņš tā apstāvēja. Jā, viņš tā kā, vai viņš nokrita, vai viņš bija mūs uzbraukt virsū, bet
varbūt Dieva spēks viņu apstādināja, viņš tā kā nokrita zemē, viņš tādi mēģināja, bet es saku, vēlns mēģina izsist ārā, kamēr mēs dziedam vēl neko, bet kā tu sāc sūdāt evaņģēliju, gāžās virsū, burtiski. Un traucē, un grib novērst uzmanību, un kaut kāda kompānija atnāk, saka, ārdīties. Un tie tādi apstākļi. Es domāju, ka vienkārši mums jālūdz Dievs ir arī par to, un ka mēs ejam evaņģelizācijā, mums jālūdz un jāpaņem autoritāte, jo Jēkaba vēstulē 4:7 rakstīts padodieties Dievam un stājieties pretī kaimiņam. Stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Mums jāstājas pretī vēlnam, kad mēs ejam evaņģelizācijā, mums mājās jālūdz ir, šobrīd mums nav iespēja sapulcēties tur kaut kur baigās lūkšanās, bet pirms evaņģelizācijas mums vajadzētu lūgt, Rinalda, vienmēr. Tā kā piesaukt Kristus asins, paņemt autoritāti par to, kā mēs mākam, cik ilgi mums sanāk, un mājās lūdzēt par evaņģelizāciju vienmēr, un arī draudzē lūdzēt. Tad, kad mēs esam tur, tad Dieva spēks, lai darbojas, lai ir apsardzība, lai, protams, ka būs jau pretestība vienmēr. Bet lai Dievs sargā, lai ir tā Kristus autoritāte. Jo Bībelē rakstīts, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, viņš bēgs no jums. Nav rakstīts, ka vēlns iespītēsies un stāv, nē, es nebēgšu nekur. Es te palikšu. Nē, viņš bēgs no jums, Edmund. Un ja pat viņš negrib bēgt, tad tu viņu piespiedīsi bēgt. Jēzus vārdā. Ar savu lūkšanu, ar Kristus vārda autoritāti, tu piespiedīsi vēlnu bēgt. Tā ir Daniela. Daniels ir lielāks, un kad viņam kāds atnāk grib lekties, viņš sāk tā nomērīt. Daniela no augšas līdz lēja. Varbūt nav vērts sasieties ar šo. Daniela. Jēzus, slava tev. Un vēl ko es ievēroju evaņģelizācijas laikā, ko es jums visiem gribu pateikt, kā mana paudze pārsvarā ir salietojusies alkoholu, 40 plus, viņi lieto alkoholu un cigaretes. Bet to, ko es ievēroju, ko lieto 30 gadnieki, 20 gadnieki un pusauģi, kas iet garām, viņos nav alkohola smakas, un viņi pats nepīpē neko, bet viņiem visiem ir stiklainas acis ļoti dīvaina uzvedība. Kas tas ir? Kas tas ir? What is this? Edmund neraudi. Viss būs labi. Mēs lūdzam. Mēs lūdzam par savu nāciju. Man liekas, jūs visi saprotat, tas ir narkotikas, un nāc grib sazāļot, sazāļot cilvēkus. Un, ja būtībā mūsu paudze lietoja alkoholu un smēķi, un reti, kurš bija narkomāns, kas laida vēnā, tad šodien jaunieši lieto ripas, kaut kādas elektroniskās cigaretes, pat arī bieži tos ne, bet ripas gan lieto pamatīgi, un cilvēki ir ļoti sanarkotojušies. Un cik es zinu, kā saka ārsti, tad atkarība no narkotikām šīm ķīmiskajām, sintētiskajām ir daudz lielāka, un iedarbība uz smadzenēm ir daudz spēcīgāka nekā no alkohola un cigaretēm. Klasiskajām narkotikām, var teikt. Un tāpēc, Ivo, kas mums jādara? Mums jālūdz un jābūt stipriem, un mums ir jāsludina evaņģelizācijā arī to, ka Dievs atbrīvo no narkotikām, Dievs atbrīvo, Jēzus atbrīvo no narkotikām. Daniels parasti to saka, ka Dievs atbrīvo no narkotikām. Jēzus atbrīvo no tā. Tā ir? Un mums tas jāsludina cilvēkiem, un mums jālūdz par cilvēkiem, lai cilvēki to brīvi, lai cilvēki ir apdullināti ar to. Un par to sludināšanu ir tā, ka mēs visu kaut ko sludinām, cilvēki iet garām, bet mēs runājam pēc evaņģelizācijas ar Ievu. Ieva, tu teici, ka Ievai pietiek ar vienu frāzi, ka viņai viens bijušais cietumnieks. Bijušais cietumnieks viens pateica, Ievai pateica tādus vārdus. Cilvēks nav tikai miesa, viņš ir gars, dvēsele un miesa, ja? To, kas Bībelē rakstīts. Viņi ar to pietika, lai viņi noticētu Jēzu. Saprast to, ka tur ir tas virziens, kur ir. Tāpēc, kad mēs sludinām, mēs visu kaut ko runājam, mēs sludinām, tur visu laiku sausa mute jau, un liekas, ka tie cilvēki kaut ko dzird vai nedzird, bet cilvēkam pietiek ar vienu frāzi, Jēzus tevi mīl. Es esmu dzirdējis liecības, ka cilvēks brauc autobusā, un viņš redz uzrakstu uz otru autobusu, kas pabrauc garam, Jēzus tevi mīl, un svētais gars nonāk, un viņš piedzimst no augšanas. Tu nemaz nezini, kā Dievs darbojās. Es saku, nezinu. Es teicu par to Bēriju pagājušajā dievkalpojumā. Mēs nezinām Dieva ceļus. Visus mēs nezinām, neredzam, nesaprotam, kā Dievs darbojās. Vienīgais, kas mums jādara, ir maksimāli jācenšas aiznest tā vēsts līdz cilvēkiem. Tāpēc arī
par tiem plakātiem es domāju, mēs strādāsim tajā virzienā, lai būtu plakāti. Rinalds liks plakātu, un mēs šeit arī Ķekavā gribam uzlikt plakātu ar evaņģēliju šeit, te, kur tie brīvie tagad ir. Un tam vajadzīgas finanses, tam vajadzīgi līdzekļi, bet Dievs mums visu dos. Amen? Aleluja. Slava, kungs, Tev mēs Tev pateicamies. Slavējam, godinam Tev. Un šodien daudz ir arī internetā, pirms mēs sākam to tēmu, par ko mēs šodien runāsim, par ko mēs sapratām, ka mums ir jārunā. Internetā šodien ļoti daudz pravieši ir parādījušies un dīvāni eksperti, kristīgie dīvāni eksperti un pravieši, kas saka, skatieties mani, klausieties mani, man tikai vienam ir taisnība. Un viņi runā tā, ka kristietība Latvijā, kristieši Latvijā ir remdeni, viņi ir tādi, viņi ir nepareizi, viņi ir šitādi, viņi ir tādi. Nu, tas nav runa par mūsu draugu, tas ir runa par visiem kristiešiem Latvijā. Viņi ir tādi un tādi un tādi. Un tas neko nemaina. Tā negatīvā kritika, viņa neko nemaina. Tas viss ir par tukšo. Jo, ja mēs kritizējam kristietību, ja mēs kritizējam kristiešus, tad tas būtībā neko neatrisina un neko nemaina. Viss turpina iet savu gaitu. Ja jau tu esi tāds eksperts, tad aicini citus ekspertus un sākiet lūgt Dievu. Sākiet kavēt, lūgt par atmodu Latvijā, sākiet lūgt par sevi, par savām draudzēm. Pareizi es saku. Sākiet tad lūgt Dievu. Jo tik daudz ir, es skatos, Facebooks ir pilns ar praviešiem un dīvāni ekspertiem, kristīgajiem un blogeriem. Un viņš nostājās, es esmu vienīgais pareizais, pļavā un sāka runāt. Jā, kristieši Latvijā, bomba un sākās. Tad tu paņem un lūdz par tiem kristiešiem Latvijā. Tu paņem gavēni un lūdz. Un tu dari kaut ko, un tad pulcē citus kristiešus kopā un lūdziet kopā. Nemitīga kritika, kristieši tādi, kristieši, tas neko nemaina. Tas neko neizdara, tas nekādu pievienoto vērtību nerada. Vienīgais, kā mēs varam izkustināt Latviju, ir lūgšana. Ir evaņģēlijas sludināšana. Lūgšana. Evaņģēlijas sludināšana. Amen? Amen. Un nav jēgas kritizēt neko. Nav jēgas runāt tās negatīvās lietas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs slavējam, godinam Tevi. Šodienas tēma ir īpaša, tā ir īpaša tēma, un šodien mēs runāsim par kristietību un islamu, tāpēc, ka mēs sastopamies ļoti daudziem cilvēkiem. Jā, mums ir tur ļoti daudz islamu ticīgo, tieši no šīs reliģijas mums ir ļoti daudz cilvēku uz ielām, un mēs izrunāsim kādas dažas lietas, kā mēs varam runāt ar viņiem. Un kāpēc, ja mēs lietojam pat ne Bībeli, bet Korānu, mēs viņiem varam pasludināt par Jēzu Kristu, par kuru runā arī pats Korāns. Un kristieši parasti nezina. Viņi saka, mana reliģija pareizā, mans Jēzus ir pareizāks. Tavs tas Muhameds, tavs Allaks, nē, tas nav pareizi. Un Kristus tas ir pareizi. Un kristieši pareizi tā runā. Un kristieši cenšas evaņģēliju aiznest līdz visiem, arī līdz musulmaņiem. Bet parasti arguments beidzās tur, kad viņi sāk citēt savu Korānu. Islamticīgie sāk savu Korānu, saka, un ka jā, Jēzus bija pravietis, bet Muhameds ir pārāks, Allaks ir pārāks, viss tas Jēzus ir tikai cilvēks, visas šās lietas. Tad jums ir jāzina, kā runāt ar musulmaņiem. Kurš gribat zināt, kā runāt ar musulmaņiem? Musulmaņi 2 miljardi šajā pasaulē, ja tic tai statistikai. Ja? Tā ir otrā lielākā reliģija aiz kristietības. Un mums Rīgā aizvien vairāk ir musulmaņi, visvairāk ir šie islamticīgā. Mums jāzina, kā ar viņiem runāt. Amen? Ko viņiem teikt, kad viņi saka, tavs Jēzus ir mazāks par manu Muhamedu, viņš ir tikai cilvēks, viņš ir tikai pravietis, kā visi pravieši. Tad tev ir jāzina, un ja mēs skatāmies uz Korānu, tad pats Korāns apgāž to visu. Mēs nerunāsim pat par Bībeli, mēs varam tikai aiziet par Korānu. Ko Korāns saka par Jēzu Kristu? Un ja ņem Korānu, viņš apgāž visus islamticīgos stereotipus, jo viņi bieži paši nezina, ko šī grāmata saka. Un fakti par islamu ir tādi, ka Muhameds, viņš lietoja ieročus, ja, lai panāktu savu varu, lai panāktu savu ietekmi. Muhameds ņēma rokā ieroci. Jēzus nekad nav ņēmis rokā nevienu ieroci. Jēzus teica, kas no zobena, kas cels zobenu, tas no zobena ies bojā. Jēzus nekad nav nogalinājis,
nevienu cilvēku. Pravietis Muhameds nogalināja apmēram 3000 cilvēku. Piedaloties karos, par kuriem rakstīts ir viņu svētajā grāmatā Korānā. Jēzus nekad neveidoja nevienu armiju. Viņa garīgā armija bija 12 mācekļi, kas sludināja evaņģēliju. Muhameds veidoja un vadīja pats armijas, kas ar ieročiem rokās cīnījās. Jēzum nepiederēja neviens, tie ir īsie fakti par islamu. Jēzum nepiederēja neviens vergs. Muhamedam piederēja daudz vergu. Pravietim Muhamedam. Jēzus bija neprecējies, bet Muhamedam bija no 11 līdz 22 sievām apmēram, kaut kurā laika periodā. Jēzus bija neprecējies, bet pravietim Muhamedam, ko pats islāma ticīgie pielīdzina, ka Jēzus ir vienāds ar Muhamedu vai zemāks, tad jums jāzina to, ka Muhameds bija precējies, viņam bija 11 līdz dažos dzīves periodos pat 22 sievas, Jēzum nebija neviena. Jēzus to nedarīja. Un patiesībā islams ir saistīts ar valsts sistēmu, kad islams ienāk kādā valstī, viņš cenšas pārņemt varu, militāru varu, politisku varu un patiesībā pasināt šos šariāta likumus. Islams grib dominēt politiski un garīgi, bet Kristus teica, mana valstība nav no šīs pasaules, un mēs neaicinām cilvēkus politiskā sistēmā, kā to dara islams. Reiz garīgi politiska sistēma, mēs aicinām cilvēkus uz kuru valstību, kas tikai būs vēl. Un Jēzus nedibināja nekādas politiskas iekārtas. Viņš pat patiesībā neskāra ne Romas varu, ne Heroda varu. Viņš būtībā darbojas ar to, lai pasludinātu evaņģēliju un dziedinātu, atbrīvotu cilvēkus, un lai mācītu savus mācekļus, kas tālāk iznesīs evaņģēliju pa visu pasauli. Tas evaņģēlijs nav par šīs zemes dzīvi, tik daudz tas ir par dzīvi par nākošo. Islāma ticība, viņa būtībā ir orientēta uz to, lai sagrābtu pēc iespējas vairāk varas un ietekmes šajā pasaulē. Ir atšķirība. Un ja nevar sagrābt tā, tad ar ieročiem rokās. Tā ir milzīga atšķirība. Tālāk, ja mēs skatāmies Jēzus Kristus vārds, viņš Korānā pieminēts kā Isa, un viņš ir minēts Korānā 93 reizes, bet Muhameda vārds tur ir minēts tikai 4 reizes. Te neiet runa par Bībeli, te iet runa par to grāmatu, ko paši islāma ticīgie lasa, kas ir viņa autoritāte Korānā. Jēzus vārds ir minēts Isa, ir minēts 90, tā viņu sauc Korānā. Jēzus vārds ir Isa, un tas ir minēts 93 reizes, bet Muhameda vārds tikai 4 reizes. Tur ir daudz minēts par sūtni, par pravieti, bet ja runāts par personu, par vārdu, tad Isa ir minēts 93 reizes, Muhameds tikai 4 reizes. Tad kurš ir svarīgāks? Kurš ir lielāks? Un tagad par pašu Korānu runājot, musulmaņiem Korāns runā par Jēzu, par Isu, ja, bet viņi pazīst tikai to, kā Korāns to attēlo. Un mēs saprotam to, ka te ir milzīgas atšķirības. Ja. Un ir tā, ka ja mēs lasām Korānu, nelasām Bībeli, ja mēs lietojam ar musulmaņiem to, mums ir saruna ar viņiem, tad mēs varam pateikt, ka Korāns runā par Jēzu, un Korāns būtībā nostāda Jēzu augstāku, daudz augstāku nekā Muhamedu. Un tas ir ļoti svarīgs fakts. Jā. Un viņi paši bieži saka, ka Jēzus ir zemāks, vai Jēzus ir vienāds ar Muhamedu, pravieti Muhamedu, kas ir Dieva sūtītais. Bet mēs zinām, ka Dievs sūtīja Jēzu šajā pasaulē, jā, viņš ir, bet viņš nav vienkārši cilvēks, viņš ir Dieva dēls. Un pats Korāns, ja mēs nelietojam Bībeli, nemaz neargumentējam, nerunājam par Bībeli, ja mēs lietojam tikai to, ko Korāns saka, Korāns parāda to, ka Jēzus ir daudz, daudz augstāks nekā pats tas pravietis Muhameds. Ja? Un mēs to tūlīt apskatīsimies. Ir 7 lietas, kuras nekad nav darījis Muhameds, bet darīja Jēzus Kristus saskaņā ar Korānu. 7 lietas.
Jā. Šīs 7 lietas, pirmā lieta, un tas ir rakstīts sūrā 19, ajat 20, sūra ir nodaļa, un ajat ir pāns. Jūs paši varat pārbaudīt, Korāns ir pieejams internetā, krievu valodā, angļu valodā, latviešu valodā, man liekas, vēl nav pieejams, bet jūs varat nopirkt Korānu grāmatnīcās. Korāns ir pieejams. Viņš ir iztūkots latviešu valodā. Un ja mēs skatāmies Korānu, šī raksturvieta, 19. nodaļa, 20. pāns, un tur rakstīts par Mariju, kurai piedzimst Jēzus, jeb Isa, un tur viņa saka tādus vārdus, kā man var būt zēns, viņa atbilda eņģelim Gabrielam, kā var man būt zēns, ja man nav skārs vīrietis, un es neesmu bijusi nekad netikle. Kas runā to, kad Jēzus ir piedzimis kādā veidā? No jaunās. Muhameds nepiedzima tādā brīnumainā veidā, bet pēc saskaņā ar Korānu Jēzus, jeb Isa, kā viņi saka, ir piedzimis no jaunavas, no Marijas. Un to saka šis 19.20 pāns Korānā, to var atvērt, ja kurš cilvēks vaļā un izlasīt to, ka Korāns runā par to, ka Jēzus ir piedzimis brīnumainā veidā no jaunavas, ko Muhameds nav izdarījis. Tad Jēzus piedzimšana saskaņā ar Korānu ir brīnumaina, jo cilvēki nedzimst, ja nav vīra gribas un sievas gribas, ja? Nepiedzimst jaunavai cilvēki, vai dzimst katru dienu kāds jaunavai? Vai var jaunavai piedzimt? Bērns? Var? Tad tur ir vajadzīga iejaukšanās no augšas. Un līdzīgi tas ir arī tālāk ir šis arguments, ja, tad 10. nodaļa, 94. pāns. Un līdzīgi vēl ir 21.7. Korānā. Tad 10. nodaļa, 94. pāns un 21. nodaļa, 7. pāns Korānā. Un tur Korāns precizē, kam ir jājautā, ja kādam rodās šaubas par to, kam ir jājautā, ja kādam rodās šaubas par to, kas Korānā ir rakstīts. Kad ir jājautā, tur rakstīts tā, ja tu šaubies, 10.94, ja tu šaubies par to, es latviskoju to tekstu, jo internetā ir angļu valodā Korāns, un krievu valodā es pats esmu latviskoju šo tekstu, bet viņš ir, es viņu pietuvināju maksimāli šim oriģinālam. Ja tu šaubies par to, ko mēs esam tev atklājuši, tad jautā tiem, kas rakstus, šeit iet runa par evaņģēliju, sāka lasīt pirms jums. Ja jums ir kādas šaubas par Korānu, tad jautājiet kristiešiem. Un tas ir vēl spēcīgs arguments tajā visā, kas ir Korānā rakstīts. Ja jums ir šaubas, jautājiet kristiešiem. Tiem, kas rakstus jau lietojuši pirms jums. Kristietība radās 600 gadus pirms islāma. Un pats islams saka, ja jums ir šaubas par to, kas tur rakstīts, ejiet pie kristiešiem. Prasiet kristiešiem. Un tas ir rakstīts 10. sūrā, 94. pāns. Un līdzīgi 21, 7. pāns. Un mēs zinām par to jaunavu, ko mums saka Jesajas 7.14. Nepārslēdzās. Jesajas 7.14. Kas tur ir rakstīts? Un kas ir rakstīts Mateja evaņģēlē 1. nodaļā 23. pāns? Par to, ka Jēzus piedzims no jaunavas. Jesajas pravietojums. Tas kungs dos zīmi, jaunavu kļūs grūti un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Immanuēls. Tas rakstīts Jesajas 7.14, tas rakstīts ir Matejas evaņģēlis iekļaut to 1. nodaļā 23. pāns. Tas ir pravietojums par Jēzu Kristu, ka jaunava dzemdēs dēlu, un viņam dos vārdu Immanuēls. Un ko nozīmē vārds Immanuēls? Dievs ar mums. Tas ir Dievs. Un Korāns
raksta to pašu. Viņš paņēmis to vēsti no kristiešiem, no Bībeles, un tas ir iekļauts Korānā. Muhameds nav piedzimis no jaunavas. Viņš ir piedzimis parastā veidā. Jēzus ir piedzimis brīnumainā veidā, un būtībā Korāns apstiprina, ka viņš ir piedzimis dievišķā veidā. Būtībā Korāns netieši apstiprina to, ko Bībele saka, un saka, kad Jēzus ir piedzimis kā dievs šai pasaulē nācis brīnumainā veidā. Un otrais tas arguments ir no 3. nodaļas 46. pants. Un tur ir rakstīts tā, ka Jēzus, jeb Isa, viņš runās ar cilvēkiem no šūpulīša. Respektīvi, viņš piedzims un viņš sāks runāt ar cilvēkiem. Tas ir rakstīts Korānā. Jēzus runās no šūpulīša. Viņš būs mazs bērns. Ja? Viņš runās ar cilvēkiem šūpulīša. Viņš pravietojums par Isu, par Jēzu, ka viņš runās no šūpulīša. Vai bērns, kad viņš ir piedzimis, var runāt skaidrā saprotamā valodā ar cilvēkiem? Tas ir 3. nodaļa 46. pāns. Un vēl tur ir rakstīts 3. nodaļa 49. pāns. Viņš padarīs viņu Isu par sūtni Izraēla bērniem. Viņš sacīs, viņš runā par Jēzu, tur raksturiet ir par Jēzu Kristu, 3. nodaļa 49. pāns. Viņš padarīs viņu Isu par sūtni Izraēla bērniem, un viņš sacīs, es esmu atnesis jums zīmi no jūsu kunga. Es jums radīšu putnu no māla un uzpūdīšu tam virsū, un tas kļūs par putnu ar Allaha atļauju. Ak, Dievs! Un tur rakstīts tā, ka Jēzus paņems no māla pikas, uztaisīs putnu un iedvesīs viņā dzīvību. Respektīvi, viņš no kā radīs putnu, Jēzus, Korānā. Un te varētu teikt, kas tie par stāstiem. Bībelē tas nav rakstīts, bet te neiet runa par to, kas ir Bībelē rakstīts. Te iet runa par to, ko pats islams runā par Jēzu, par Isu, no Korāna. Un tur rakstīts, ka Jēzus paņems māla piku. Jūs atceraties, kā Dievs radīja Ādamu? Viņš paņēma ko? No kā radīja Ādamu? No māla, no zemes. Viņš uztaisīja Ādamu un iedvesa viņā dzīvību. Un Korāns saka, ka Jēzus paņems, uztaisīs putniņu un iedvesīs viņā dzīvību. Isa. Un tad, kad islām ticīgi lasa, viņi pārskatam pāri tur un tēlo, ka tas tur tā nav, bet tur tas rakstīts ir. Vai var kāds vienkārši paņemt no māla, uztaisīt putniņu un iedvest viņā dzīvību? Var? Tu to var izdarīt? Muhameds arī to neizdarīja, bet Jēzus saskaņā ar Korānu to izdarīja. Un vēl tālāk, tas bija rakstīts 3.49, sūra 3.49. pāns, un tālāk. Ceturtais, ja? 3. nodaļa, 49. pāns. Un tur ir ļoti daudzas lietas par Isu, par Jēzu. Un tur rakstīts, ka 49. pāntā, 3. nodaļa rakstīts, ka es, Isa, jeb es, Jēzus, dziedināšu aklo. Korāns runā par to, ka Jēzus, jeb Isa, dziedinās aklo. Pieci, tajā pašā 49. pantā, tajā pašā 3. sūrā ir rakstīts, ka es, Jēzus, tā kā pa sevi saka, Isa, dziedināšu spītalīgo. Muhameds nevienu spītalīgo nedziedināja, nevienu aklo nedziedināja, viņš tikai slepkavoja cilvēkus. Muhameds. Viņš cilvēks padarīja izbrot acis, iespējams, kaut kādā savādākā veidā. Jēzus dziedina aklo Korānā. Jēzus dziedina spītalīgo Korānā. 3. sūra, 49. pāns. Tālāk. 6. arguments pārslēdzās. Tajā pašā 3. sūrā 49. pāns saka,
Pārsteidzošs vārds, paklausies uzmanīgi. Un to islamticīgo lasa visā pasaulē. Viņi zina šo sūru, viņi zina šo pantu, un viņš runā tālāk. Tas 49. pants, viņš ir liels, un te pašās pēdējā frāze: es atdzīvināšu mirušos ar Allaha atļauju. Būtībā Korāns pasaka to, ka Jēzus atdzīvinās mirušos. Mēs runājam, par ko raksta nevis Bībele, bet Korāns. Ja, bet, kad tu atnāks pie islamticīgā ar Bībeli, viņš tevi nerunās vispār. Viņš nerunās, jo tu nāks ar savu Jēzu virsū, savu kristētību. Islamticīgā visbiežāk viņi negrib. Viņi negrib ielaisties tālākās diskusijās. Viņi tikai tā virspusīgi. Jo viņiem Korāns tā ir svēta grāmata un visu. Bet Korāns saka, Jēzus, jeb Isa, mirušos cels augšā. Mirušos atdzīvinās. Muhameds to nekad nav darījis. To nav darījis neviens pravietis Korānā, bet Jēzus Kristus 3.49. Viņš, rakstīts par viņu, ka viņš atdzīvinās mirušos. Halleluja! Tu vari apsēsties, paņemt Korānu rokās un ar islamticīgo runāt par Isu, par Jēzu un viņam uzprasīt. Un tad mēs apskatāmies pirmos šos 6 punktus. Jēzus tur rakstīts ir dzimis no jaunavas, brīnumainā veidā. Korānā tas ir rakstīts. Korānā ir rakstīts, ka viņš runās no šūpulīša. Korānā ir rakstīts, ka Jēzus rada putnu no māliem. Jēzus dziedina aklos, Jēzus dziedina spītelīgos un atdzīvina mirušos. Un tas viss rakstīts Korānā. Korāns runā par to Jēzu, kuru tu sāc atpazīt no evaņģēlijiem, vai ne? Un Muhameds nekad to nav darījis, un neviens pravietis Korānā to nav darījis, bet to Isa, kā viņi sauc viņu par Isa, jeb Jēzus, to ir darījis. Kā tev tas patīk? Cerēsies iegādāties Korānu. Pirms tu lasi Korānu, kārtīgi izlasi Bībeli. Ivo, pirms mēs sākam lasīt Korānu, mums kārtīgi jāizlasa Bībeli. Tu esi visu Bībeli izlasījis, jā? Vai jā? Nē. Vispirms izlasām Bībeli, izlasām veco darību un jauno darību, un tikai tad sākam lasīt Bībeli. Savādāk mēs būsim atžgāni kristieši, mēs sākam ne ar to galu. Mēs varam iet diskusijās ar islāma ticīgiem, ka mēs paši zinām labi Bībeli. Mēs zinām labi evaņģēlijas, veco darību, pravietojums par Jēzu Kristu, ka jāziņa Esajas grāmata, kur Jēzus saka, ka piedzimis no Marijas, no jaunavas. Jēzus Kristus evaņģēlis Matejs to ieliek 1. nodaļā jau, kad piepildās šis pravietojums ar Jēzu Kristu, viņš piedzimis no jaunavas, Korāns apstiprina to. Korānā Jēzus jau viss ir tas, kas dara brīnumus, viņš dziedina, viņš no māla uztais putniņu, viņš uzmodina mirušos, un to visu runā Korāns. Un Korāns pats saka, ja tev ir šaubas par Korānu, aizēj parunā ar ebrejiem vai kristiešiem, ar tiem, kas jau rakstus zina. Tāpēc, protams, jo islams radies 600 gadus vēlāk. Pēc Kristus. Tur nekādi pēc Korāna nesanāk, ka Muhameds ir vienāds ar Jēzu vai augstāks par viņu. Korāns noliek Jēzu augstāk par visu. Un ja tu to zini, tad tev izsitīsi no islāma ticīgā to mūžīgo ķeblīti. To kā Korāns, Muhameds, Allahs. Hai, Dievs ir varens. 19. nodaļa, 19. pants Korānā. 19. sūra, 19. pants Korānā, tas 7. arguments, un tur rakstīti ir vārdi kā par Gabrielu. Viņš, eņģelis Gabriels, tas ir konteksts par Gabrielu, eņģeli. Viņš sacīja, patiesi es esmu tavu kunga sūtīts, lai dāvātu tev, Marijai, klausies, šķīstu, tīru zēnu. Korāns apgalvo to, ka tas, kas Marijai piedzimis, būs šķīsts un tīrs. Vēl trakāk paliek, vai ne? Paliek interesantāk vēl. Korāns saka, ka Jēzus, kas piedzimis Marijai, būs šķīsts un tīrs. To saka Korāns 19. sūrā, 19. pants. Kā tev tas patīk? Tātad viņš būs bezgrēcīgs, viņš būs tīrs Korāna izpratnē, Jēzus piedzims bezgrēcīgs un šķīsts.
Kāpēc ir strīds ar islāma ticīgajiem un daudziem arī ebrejiem? Viņi nepieņem Jēzus dievišķību, viņi noraida trīsvienību, viņi noraida Jēzus miesā nākušu. Atcerieties, Jānis teica, kas noraida miesā nākušo Jēzu Kristu, tas ir antikrista gars. Tas ir spēcīgi. Jēzus ir nācis miesā. Šis fakts tevi padara par kristieti, šī ticība, tevi padara par īstu, patiesi, tas ir debesis priekš tevis, tā ir mūžīgā dzīve priekš tevis, ja tu tici, ka Jēzus nācis miesā, nomirs un augšām cēlās. Tas ir evaņģēlija pamatu. Un islāma ticīgie nepieņem to tāpēc, ka viņi saka, ka cilvēks taču ir grēcīgs. Kā Dievs var nākt grēcīgs miesas veidā? Viņiem problēma ir uztvert to, ka viņi saka, ka cilvēks, katrs, kas piedzim šeit uz zemes, ir grēcīgs. Tā ir? Un tā ir patiesība. Bībelē rakstīts, ka visi mēs piedzimstam grēkā. Ka Bībelē, ko saka, visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Un islāma ticīgi arī izprot to visu. Viņi saka, kā tas var būt, ka Dievs nāk Jēzus ķermenī. Tas nevar būt, ka Dievs nāk, viņš būs grēcīgs. Bet pats Korāns saka, ja viņi lasītu Korānu, viņi ir, islāma ticīgie bieži tā kā kristieši, kur nelasa Bībeli. Daniels lasa. Kurš lasa Bībeli? Rinalds nelasa? Tev lasa priekšā. Tev sieva lasa priekšā. Islāma ticīgie ir līdzīgi, viņi bieži vien nogalina citu savos svētajos karos, viņi gatavi nogalināt pat islāma dēļ, bet viņi būtu labi, ja viņi paņemtu savu Korānu un izlasītu viņu. Par ko tad viņi nogalina? Un Korāns saka, tas, kas piedzims Marijai, tas rakstīts šeit, 19. Tur atcerieties ļoti viegli, 19. Sūra 19. pāns. Ka tas, kas piedzims Marijai, būs tīrs un šķīsts. Nevainīgs. Korāns pats atbild uz šo problēmu. Korāns pats saka, nē, kristietība, Jēzus cilvēku, nē. Korāns nonāk milzīgās pretrunās patiesībā. Jo Korāns pats apgalvo, ka Jēzus piedzims Marijai tīrs, šķīsts. Un problēma nav mums, kristiešiem, problēma ir viņiem. Jo viņu pašu Korāns, būtībā viņu pašu to dogmas arī apgāž. Nav jālieto Bībeli sarunājoties ar islāma ticīgiem. To var lietot tikai Korānu. To nav jāņem Bībeli un jāsat viņam uzreiz. Nē, tu var paņemt viņu Korānu. Sākt ar Korānu. Kad runās ar islāma ticīgiem, tu var paņemt Korānu. Paņem šos pantus, sāc lasīt kopā ar viņiem. Tad uzdomā, kas tad ir Jēzus, kas ir Isa? Korānā. Kas ir tas Isa, par ko jūs tur lasat? Kāpēc viņa vārds ir minēts 93 reizes vai 96 reizes, ja? Es teicu. Un 4 reizes ir minēts tikai Muhameda vārds. Kurš tad ir svarīgāks? Kas ir lielāks? Kurš tad ir dzimis no Marijas? Kurš tad dziedina spitalīgos? Kurš tad dziedina aklos? Kurš dziedina augšām ceļ mirušos? Korānā. Kurš tas ir? Muhameds vai Jēzus? Isa. Nē, tas ir Jēzus. Tas ir Isa. 1. Pētera 2.22. Mēs zinām, ka Bībeles saka, Jēzus bija nevainīgais, šķīstais un tīrais. Pareizi? Tur rakstīts, ka Kristus grēku nedarīja, nedz atrada viltu viņa mutē. 1. Pētera 2.22. Tāds rakstīts ir daudz par viņa dievišķības svētumu, bet tas parāda to, ka Jēzus grēku nedarīja. Tas Jēzus, kam mēs ticam pēc Bībeles, mēs zinām, ka viņš vienīgais šajā pasaulē nāca bezgrēcīgs un vienīgais, kas neizdarīja nevienu grēku. Jo, ja mēs patinam atpakaļ dažas dienas, mēs atradīsim visiem šeit, tā skaitā man kādu grēku. Pareizi. Jo savām gara acīm, es kā mācītājs saku jums visiem līdzi, tu atver leduskapi, mācītājs jau skatās tev par plecu. Tad, kad tu vakarā ej pie leduskapi, tā es vaļā, tad tu jūti, kāds skatās uz tevi. Protams, ka es skatos. Vai tu nepārēdies? Aleluja. Mēs visi grēkojam, Bībelē rakstīts. Visi. Mēs grēkojam, mēs paklūpam, mēs krītam. Kristieti, Jēzus nav grēkam. Jēzus upuris nekalpo grēkam, bet taisnībai un svētapšanai. Tā ir cita, bet mēs paklūpam. Bieži un daudz paklūpam kādās lietās.
Bet ir viens, kas nāca bezvainīgs, un viens, kas samaksāja visu cenu, un tas ir Jēzus Kristus, un viņš nekad nav grēkojis. Bībelē rakstīts, ka viņš ir bez grēka. Saki, bez grēka. Un ko tad Korāns saka? Ka Marijai piedzimstas, un tā ir atbilde islāma ticīgajiem. Viņš saka, Jēzus nevar būt Dievs miesā, tāpēc, ka tad viņš būtu grēcīgs. Nē, viņš piedzima nevainīgs, bezvainīgs, no svētā gara brīnumainā veidā, un viņš, šis Jēzus, nodzīvoja tādu dzīvi, bezgrēcīgu, taisnīgu, šķīstu dzīvi. Un to izdarīja tevis un manis dēļ. Lai tev piešķirtu šo taisnību, šo svētumu, tev piešķirtu. Tev, kas nekad to nesasniegs. Pats. Amen? Ja vienīgi uz Aglonu iesi. 10 reizes dienā uz ceļiem rāpos uz Aglonu. Nu, tu to neizdarīsi. Nekad. Neviens nevar sasniegt šo svētumu. Neviens Dieva acīs nevar būt svēts un tīrs, kā tikai Dieva dēls Jēzus Kristus, un tiem, kam piešķirta avansā šī žēlastība, šī taisnība, šis svētums ir dots kā atalgojums viņu ticībai, jo jau Abrahams ticēja, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, kad Abrahams vēl nebija pat bauslība, nebija vēl nekas. Dievam vajag tikai uzticēšanos, kad tu uzticies viņam, pieķeries, iemīli viņu, Dievam ar to pietiek. Viņš saka, tu esi taisns. Paklupi, tāpat taisns. Nožēloji, ej tā, taisns. Svētais, taisnais manās acīs, tev tic Jēzus asinīm, tic Jēzum Kristum, tic viņa izlietajām asinīm, tic viņām. Dievs saka taisns, svēts. Aleluja. Tas grēku nedarīja, nedz atrada viltu viņa mutē. 1. Pētera 2:22. Amen? 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 Amen. Ebrejiem 4:15. Mums nav tāds augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājību, tas ir par Jēzu Kristu, bet kas tāpat kādināts visās lietās tikai bez. Tas tev ir arguments musulmaņiem arī un jebkuriem kristiešiem, kas noliedz Jēzus dievišķību. Daudzi arī jūdi, kas saka, ka nē, Dievs nevar būt, Dievs ir viens un viņš nav dalīts un viņš vispār nevar nākt miesā. Tu viņam var pateikt, ka Jēzus nāca miesā un Jēzus dzīve bija bez grēka un viņš tika ieņemts, un pat Korāns saka, kad, un pat ebreju svētie raksti pasaka, katram ebrejam to var pateikt, paņem Jesajas grāmatu, kad Jēzus piedzims no kā? Kas ir rakstīts Jesajā? No jaunavas. Un viņš būs Immanuēls, nevis kaut kāds, bet tas būs Dievs, kurš nāks caur jaunavu. Dievs piedzims miesā, izpildīs visas Dieva prasības, nomirs pie krusta un augšām celsies. Un tad vienu dienu tu iesauks viņu savā dzīvē, savā sirdī. Un tas viss kļūst tavs. Amen? Un to Dievs dara savā žēlastībā, savā mīlestībā. Un tad tūlīt noslēgsim. Korāns arī saka, 48. sūra, pirmie 2 panti Korānā ir tādi, kad patiesi mēs esam tev, tur nu par Muhamedu, šoreiz ne par Isu, mēs esam tev Muhamedam devuši skaidru uzvaru, un tas ir jāsaprot, ko tad Korāns saka, ja Korāns saka, ka Jēzus Kristus, ka Isa, Jēzus, viņš ir nācis caur jaunavu, un viņš ir Dievs, tā kā Allahs dos tev to mazuli, caur Gabrielu to saka, Korāns saka, un viņš būs tīrs, šīs tīrs, tad ir jāsaprot, ko tad Korāns saka par pašu Muhamedu, ko viņi pretnostatīja Jēzum Kristum, un tur rakstīts ir 48. sūra 1:2, mēs tev Muhamedam, par Muhamedu iet runa, devuši esam skaidru uzvaru, lai Allahs tev piedod grēkus, kas bijuši iepriekš un kas tiks izdarīti vēlāk. Vēlreiz, ja? Patiesi mēs esam tev, Muhamedam, devuši skaidru uzvaru, lai Allahs tev piedod grēkus, kas bijuši iepriekš un kas tiks izdarīti vēlāk. Воистину, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии. Respektīvi, Korāns saka, ka Muhameds bija parasts, grēcīgs cilvēks, kurš grēkoja agrāk un kas grēkos arī. Allahs, tas ir viņa Dievs. Allahs ir tas, ko neviens nav redzējis, tas, kas tur augšā. Muhameds ir Dieva sūtītais, kas atnesīs, tā kā Jēzus Dieva sūtīts, tā arī viņiem Muhameds.
Pravietis Muhameds, tas ir islama ticīgo pamats, Allahs un pravietis Muhameds. Mums ir Dievs un Jēzus Kristus. Un viņi to nostatīja pretī Jēzum Kristum. Un tev ir jāzina, ka Korāns runā, ko Korāns runā par Isu, jeb Jēzu. Un tev jāzina, ka Muhameds ir parasts grēcīgs cilvēks, kurš darīja grēkus, kurš noslapkoja cilvēks, kurš karoja nemitīgs, nesāja ieroci, kuram bija sievas neskaitāmas, un viņš vienkārši dzīvoja parastu grēcīgu dzīvi. Bet nezinu, kāpēc viņš ir kļuvis par... Aleluja! Nu kā tā? Kas tas par aulīju garīgo tādu? Kas tas ir? Kas tas ir? Nu, uzdod sev šo jautājumu. Bet viņi tic, un Dievs mīl islāma ticīgos, viņš mīl musulmaņus, un ar viņiem vajag runāt, un par viņiem vajag lūgt, un viņiem vajag skaidrot, un viņiem vajag īsto Jēzu Kristu, ko Bībele saka, ko evaņģēlija parāda. Viņiem vajag to Jēzu Kristu, nevis to Isu, ko zīmē Korāns. Kaut kad pat tur Korānā ir argumenti par labu kristētībai, par labu Jēzumu. Korāns viennozīmīgi noslēdzās par labu tev un man. Nevis, kas tas par Dieva sūtni, ka viņš slepkavo, viņš taisa armijas, viņš ir grēcīgs cilvēks, kas ir Dieva sūtni. Mēs kādu Dieva sūtni redzam Jēzu Kristu, kurš nācis ir bezgrēcīgs, nevainīgs, nodzīvojis svētu dzīvi, un kurš šodien ir tavā sirdī, un kas šodien atbild tavas lūkšanas. Tas ir Dieva sūtnis. Amen? Aleluja. Slavēts Dievs. Tāpēc šeit Korāns 68. sūra 1.2 saka, ka Muhameds bija grēkojis un grēkos. Viņš ir tikai cilvēks, viņš ir cilvēks, kas grēkojas. Viņš arī piedzimis parastā veidā kā visi cilvēki. Aleluja. Aleluja. Tu šo video varēs apskatīties, pārsūtīt tiem, kas domā, kuriem ir šie jautājumi par Korānu, par islāmu. Es pazīstu kristiešus, kas ir pārgājuši islamā. Es savā 30 gadu kristiešu dzīvē es redzēju visu kaut ko. Es redzēju, ka kristieši atstāja Kristu un paliek konvertējis islamā. Mēs jau viņu nesen satikām to puisi arī tunelī, kas sludinājām, viņš bija pienācis man klāt. Runāja ar mani un pēc tam aizgāja. Viņam bērni bija līdzi, vīrietis apmēram manu vecumu. Mēs jaunībā viņu pazinu, viņš ticēja Kristum, apmeklēja adventistu baznīcu, pēc tam viņš konvertējās islamā. Abi ar sīvu. Tāpēc, ka vēlns vienmēr ir nomodā, lai tev samasas galvā ielikt kaut kā. Jā, ar sabatu bija pa īsu. Tāpat daudziem sākās ar ebreju dejām, un pēc tam Jēzus nav vajadzīgs, jo kas ir Jēzus vispār? Mēs ticam vecajā darībā. Mēs dzīvojam vecajā darībā, jā. Mēs dzīvojam pēc baušļiem, pēc kuriem neviens cilvēks nevar tapt glābts un taisnots. Tev jāsaprot to, ka ir reliģijas gars, un viņam tajā aptverē reliģijas garam, tajā revolverī, viņam ir dažādas mācības. Viņš izšauj vienu, nedarbojās. Iešauj otru, nedarbojas. Uzšauj trešo kaut kādu mācību. Viņš ievainoja. Sabats. Cūgļi nevarēs. Skatāmies, viņš aiziet tur, un beigās Jēzus viņam vispār nav vajadzīgs. To, kas patiesībā viņu taisno, to, kas patiesībā viņu izglābi, viņš savu pestītāju noliedz. Un es redzēju traģisks šīs kristiešu dzīves. Tiešām traģisks. Viņi briesmīgas dzīves, bērni aiziet bojā, viņi paši slimo jau jaunībā, saslimst, nomirst. Atstāja tikai Kristu, atstāja viņu žēlastību, sāc citas reliģijas praktizēt, sāc darbus praktizēt kaut kādus, tur, ar darbiem taisnoties, ar sabatiem, ar bauslībām, tu redzēsi daudz izpostītas dzīves. Nav glābšanas nevienā citā. Nav neviens, kas ir nomiris par taviem grēkiem. Nav neviens, kas tev dāvā taisnību un svētību, kā tikai Jēzus Kristus. Jēzus nekalpo grēkam. Tā nav patiesība, ka tagad tu Jēzus pieņems, tu varēsi dzīvot grēkā. Jēzus kalpo taisnībā un svētumam, bet Jēzus ir vienīgais, kas dod glābšanu. Jēzus ir vienīgais, kas dod to, ka Dievs uz cilvēkiem skatās, kas ir Jēzus Kristus pieņemts, caur Jēzu Kristu un caur viņu viņš skatās. Tāpēc mēs esam Kristu, un Kristus ir mūsos, un Tēvs skatās uz tevi un redz savu dēlu izlietās asins. Un tas ir tava svētapšana, tas ir tava taisnība, tas ir tavs miers,
tas ir tas miers starp tevi un Dievu, un tur Dieva svētība ir pār to un žēlastība. Tikai tiem, kas akceptē Jēzu Kristu, to, kuru atklāja Bībeli, ko atklāja evaņģēlijs. Un nav cita ceļa, nav citas taisnības, nav citas svētuma. Tu saprat man? Bet tev jāzina, kā runāt ar islamticīgiem, tev jāzina, kā runāt ar citām reliģijām. Varbūt citas dievkalpojumus mēs paņemsim kā citu reliģiju. Noteikti tas var būt hinduisms. Bet hinduismā ir miljardiem praviešu, miljardiem dievu. Un, lai to visu iziet tam cauri, tas prasīs ne tikai mūsu dzīvi, bet vēl mūžībā mācīties, kas nav vajadzīgs. Bet ar islam ir vienkāršāk, jo tur viss koncentrējas Korānā, tur viss koncentrējas, ka Allahs ir Dievs, un jāklausa viņa sūtnis, kurš ir Muhameds. Kas tad ir Muhameds? Jā. Korāns atbild, ka viņš ir parasts grēcinieks. Isa ir, jā. Jēzus tur ir. Vismaz tas, kas tur jau ir, jau apgāž visu, patiesībā, viņu pamatus apgāž. Pats Korāns. Te tas ir jāzina. Daži panti, 7 argumenti. Jēzus dziedina, Jēzus uzmodina mirušos, Jēzus piedzimst šķīst no jaunums. Aleluja! Un vēl, ja jums ir šaubas par Korānu, aiziet pie ebrejiem un pie kristiešiem. Viņiem ir tas, viņi bija pirms mums. Pats Korāns to saka. Pieraksti šos te, vai paskatīsies šo video mājās, pieraksti šīs atslēgas punktus, ar kuriem tu vari runāt, un pieraksti sūra un pants, un tu atvērs, un tur būs tas rakstīts. Un Korāns ir arī latviešu valodā. Un tu vari runāt, vai angliski, tu vari runāt ar viņiem par Kristu, izmantojot Korānu. Un pēc tam tu aizies līdz jaunai derībai, līdz Jesais grāmatai, kad saka, tur tas bija pravietots, rakstīts, kur viss Jēzus, tas perfektais attēls, kāds viņš ir Dieva dēls, ko arī atklāja evaņģēlī. Amen? Tātad Jēzus ir pārāks par Muhamedu ar savu brīnumaino piedzimšanu, ar savu bērnību, jo Muhameds nedarīja to pēc Korāna. Ja mēs skatāmies tikai Korānu, tad Isa, jeb Jēzus ir pārāks ar savu brīnumaino piedzimšanu, ar savu bērnību, ka viņš runāja no šūpuļa un viņš rada putnu, ar spējām dziedināt, dot dzīvību mirušajiem, un viņš ir piedzimis no jaunavas, jā, un viņš ir bezgrēcīgs un tīrs. Jā, un tā nav Bībele, tas ir tikai Korāns. Tā nav Bībele, tas ir Korāns. Paņem Korānu un tu izrakst ārā tās rakstvietas, tu saki, zini ko? Re, kur ir? Un kas ir Muhameds? Lūkas, viņš nepārgāja, brīžiem viņš. Jā. Un Isa, tas, kas ir vārds Isa, ko viņi lieto, vispār nav arābu vārds, tāpēc, ka arābu valoda ir tā pati, kas ebreju valoda, un ebreju valodā un arābu valodās ir viens vārds, Ješua. Būtībā Korānam būtu jārunā nevis par Isu, bet par Ješua. Un daudz kristieši pētīs 100 gadu, un 2000 gadus kristieši nevarēs saprast, kāpēc Korāns runā nevis par Ješua, kā ir Jēzus vārds arābu valodā, bet kāpēc tur ir Isa, un tagad jau ir sapratuši, ka tas Isu ir no sīriešu ņemts, no sīriešu vārda Jasu. Jēzus sīriešu valodā ir Jasu, un ja Jasu pārnes uz arābu valodu ir Isa. Un tad ir skaidrs, no kurienes ir radies tie mīti par putniem, par putna atdzīvināšanu Korānā, par visām tām, ko viņš tur darīja. Viņš runāja no tās atkal beļi, krieviski, viņš runāja no šūpuļa, no kurienes radusies šie teksti, un tie izrādās, tie ir sīriešu gnostiķu teksti. Tātad saknes Korānam savā būtībā var atrast šajos gnostiskajos rakstos, kas ir radušies krietni pēc kristietības. Ja, var redzēt, ka Korāns ir ietekmējies no gnostiķiem, kas bija 2. 3. gadsimtā. Un tāpēc arī šis vārds Isa tur ir. Kaut gan vajadzētu būt Ješua. Un, lai kā mēs te grozītos, mēs nonākam pie tā, ka mēs esam atraduši to pašu Ješua, ko runā vecā derība, Mesija, jaunā derība Ješua, ja? Tā ir? Kam tu tici Ješua? Nedrīkst uzsvar likt uz pirmo bildu, tas ir nolūks. Nē, tās izdrunas ir
Jā, Ješua vai ok. Labi, Sintīs iemācīs mums runāt, kāda ir pareizā nozīme. Bet skaidrs, ka tas ir tas pats Jēzus, par kuru runā vecā darība, jaunā darība, ja, ka tas ir tas pats, un būtībā viņiem ir pat tas vārds, viņiem ir Korānā ir atkal aizgājis rallijā, kaut pilnīgi nost, ja būtu jābūt Ješua, nevis Isa, un te redzama iespēja no gnostiķu rakstiem. Tāpēc arī būtībā mēs varam runāt, un mums ir ļoti daudz argumentu ar islāma ticīgiem, ļoti daudz ko runāt ar viņiem, ļoti daudz kā ir kopīga, bet reizē tas īstais, pareizais Jēzus attēls ir kur? Bībelē, evaņģēlijos. Viņš ir Dieva attēls. Jēzus teica, kas ir redzējis mani, tas ir redzējis Tēvu. Un būtībā ir tā, kad Jēzus mums ir spilgtākais, labākais, perfektākais Dieva attēls. Kad mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs varam Dievu saprast, ka mēs redzam Jēzu Kristu. Un ko darīja Jēzus Kristus? Uzmodināja mirušos, dziedināja slimos, dziedināja spītelīgos, akliem deva redzi, kurlos dziedināja, aklos dziedināja. Jēzus runāja par cilvēces iesākumu un galu. Jēzus ir viss, Jēzus ir alfa un omega. Un tūlīt noslēgsim ar Lūkas 1.35 un atklāsmes 2.18, Lūkas 1.35. Lūkas 1.35 eņģelis atbildēja uz to un sacīja: Svētais gars nāks pār tevi. Jūs zināt, tas eņģelis bija kurš? Gabriels. Viņš atnāca pie Marijas un teica: Svētais gars nāks pār tevi. Visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc, ka tas, kas no tevis dzimis, būs svēts. Un taps saukts Dieva dēls. Un tā ir perfektais attēls. Un tas ir patieši no evaņģēlija. Mums nav jāmin, kas ir Jēzus. Mēs zinām viņa vārdu, mēs zinām viņa izcelsmi, mēs zinām to, ko evaņģēlija par viņu saka, ka Svētais gars viņu apēnoja Mariju. Visaugstākās spēks nonāca. Un tas, kas dzima no Marijas, ir svēts, un viņš ir saukts Dieva dēls. Un atklāsmes 2.18, ko mēs noslēgsim, Jēzus pats atklājās atklāsmes grāmatas autoram Jānim, māceklim, un viņš nodod šie vēsti 7 draudzēm, un viena no tām draudzēm ir Tiatīras draudze, un viņš saka, tā saka kas? Dieva dēls, kam acis kauguns liesmu un kājas līdzīgs mežošam varam. Jēzus nesaka, es esmu tas pravietis Isa vai Ješua, viņš saka, es esmu kas? Dieva dēls. Un nekad nepazeminiet savā dzīvē Jēzu Kristu, nekad, viņš ir Dievs. Viņš ir Dieva dēls. Viņš atnāca šajā atklāsmē pie Jāņa un pateica, tas, kas runā ar tevi, ir Dieva dēls. Nevis kaut kāds pravietis, nevis kaut kāds tur skolotājs vai morāls skolotājs. Es esmu, kas ar tevi runā, Dieva dēls. Tātad kādi argumenti tevi sarunā ar islāma ticīgiem? Dievs mīl islāma ticīgos, viņš mīl musulmaņus, viņš mīl tos kristiešus, kas ir pazaudējuši viņu, viņš mīl tos, kas ir aizgājuši no viņa. Bet tu vari vienmēr izmantot šos argumentus, ka Jēzus Kristus saskaņā ar Korānu ir kāds, ka viņš ir dzimis no Marijas, viņš ir dzimis tīrs, viņš ir darījis brīnumus, viņš ir pat dziedinās slimos, augšām cels mirušos. Un ja kādi jautājumi, jautājiet kristiešiem. Tas viss ir rakstīts kur? Korānā. Un Muhameds ir kāds? Grēcinieks, kas nogalināja cilvēkus pat un darīja to forši tādā labā stilā. Tu vari runāt ar islāma ticīgajiem? Paņem Korānu un sāc runāt ar viņiem. Pieraksti blociņā tos sūras un sāc runāt. Un Dievs mīl musulmaņus. Un tic man, starp viņiem ļoti daudz musulmaņi ir tādi paši kā mēs kristieši. Viņi sēž pie maķa un dzer alu. Tur, ārā uz ielas. Vai ne, Žant? Žant runāja viņiem, tur savas jauni čaļi bija kaut kādi, nezinu, kuras valsts viņi bija. Kaut kādi tur 6-7 džeki bija, visi sēž dzer alu. Tur, ja? Vai ko viņi tur darīja? 10, jā. Bet viņi visi ir parasti cilvēki, un bieži vien viņu tā reliģija ir tāda, ka viņi sevi pieskaita pie islāma ticīgiem, bet viņi Korānu nav savā dzīvē pat rokās paņēmuši. Un tā ir, kad Dievs saka, visu pārbaudiet.
Savādāk tev makaronas saliks uz ausīm, masku tev uzliks un šprīci tev vienā vietā iedurs un ko tik vēl ar tevi neizdarīs, ja tu nepārbaudīsi faktus, ja tu nemeklēsi patiesību. Kas meklē, Jēzus teica, tas atrod. Ja cilvēki meklētu, viņi atrastu Jēzu Kristu, viņi atrastu patiesību, viņi atrastu to, ka maskā nav patiesība. Pareizi? Ja cilvēks nevar paelpot, tā nav patiesība, ka tu smoc nost no tās maskas. Tā ir patiesība. Bet redz, cilvēki liek maskas un dara to pat saimā. Tāpēc, mūsu deputāti, tāpēc kas tad notiek ar šo pasauli? Viņi jūg prātā, es teikšu tā. Un bieži vien šie islām ticīgie vienkārši, viņi ir uzauguši tajā vidē, viņiem saka vecāki, jūs esat islām ticīgi, jums ir pravietis Muhameds, jums ir viss, tur aiziet kādreiz uz savu šo mošeju, tur nolūdzaties un viss. Viņi nezina īstenībā to pamatu ticības, kas tur. Viņi pat bieži Korānu nelasa. Viņi lasa pavieši, vai lasa neiedziļinoties, vai lasa caur stereotipiem, bet tev ir Bībele, tev ir argumenti, tev ir šīs sūras, šīs nodaļas, kas runā par to, ka Īsa ir daudz pārāks par Muhamedu. ka tas, kas vismaz tur ir tā mazā daļa, tas nepilnīgais Jēzus, varbūt tas daļai pat gnostiskais Jēzus, bet viņš tāpat ir pārāks par jebkuru pravieti Korānā, pārāks par Muhamedu. Sāc ar to, un tu aizies uz evaņģēliju, kur ir pilnais Jēzus attēls, Dieva dēls. Svēts Dieva dēls. Aleluja. Amen? Amen. Slavēts Dievs. Daniela to nākt izstāstīt. Daniels ir sācis izplatīt Dievu vārdu, Bībeles. Latvijā viņš ir padalītas, kā viņam iet. Un ja tev vajag, Daniels tev apgādās pāris tonnām Bībelē. Aleluja. Tā kā šo mēs esam noslēgušies, ja? Aleluja. Visi saprata tēmu, vai kādam ir kādi jautājumi? Kādu varēs noklausīt? Video būs laikam pēc kādām nedēļām 3. Jāpagaida, ja mums ir... Jā, Sandra. Varbūt ir zināms, kāpēc viņi to pravieti pacēla augstāk par Jēzu? Tev jāsaprot to, ka ir pagājis 600 gadi. Un pie Muhameda, kas bija parasts tūkstneša karavīrs, arābs, atnāca kaut kāda būtne, kurš sēdz, ka es esmu eņģelis Gabriels. Un atceries, ka evaņģēlijā rakstīts, ja Pāvils saka, ja pie jums nāks kāds, vai pat eņģelis, un nesīs vēsti, kas nesakrīt ar manēju, Pāvils teica, lāsts par to, kas to dara, kas sagroza evaņģēliju. Atnāca 600 gadi vēlāk, jo Muhameds zināja par kristietību, viņš zināja par ebreju uzskatiem, tūkstnesī dzīvoja tur, Arābijas tūkstnesī daudz ebreju, tur bija daudz kristietību, viņš zināja, bet atnāca būtne un sāka stāstīt. Muhameds bija neizglītots cilvēks, Muhameds nemācīja nerakstīt, nelasīt, bet atradās keksi, kas to visu pierakstīja. Un radās reliģija, kas strauji izplatījās, kas izkāva kristiešus, kāva, šāva, dedzināja, baznīca, jā, ar nodokļiem aplika. Viņiem tas likās svēta lieta. Protams, ka pie tā ir pastrādājis tas, kas, rasti. Jā, tie ir tumsas darbi, jā. Atrast tumsas darbiem izskaidrojums, ziniet, ko, tas ir ļaunums vienkārši. Tas ir ļaunums. Un šie cilvēki, kas tic tam, viņi ir tādi paši noklīduši kā tie, kas tic hinduismam vai latviešu folklorai ticošie. Viņi ir tieši tādi paši. Vienkārši pievilti cilvēki. Vienkārši, ja tu pie viņiem neaizies, nepateiks patiesību, tad kurš pateiks? Nē, mēs varam neiet, mēs sūtīsim Danielu. Jā. Halleluja. Slavu pateicību debes tēvam kungam, ka mēs nekaunamies, nesam ševaņģēlī svētākā spēkā, ka mēs varēsim arī Ķekavā nes ševaņģēlī, arī Ķekavā vajadzīga evaņģelizācija un citās vietās. Bija lūgts par bībelēm, bībeles atnāca, slavāt kungam, ka Dievs deva spēku, ka es varēju pats izkrāmēt, tur bija daudzums diezgan. Uz viens palets 500 kg, man atnāca 3 palets, tā kā, un kungs ir svaidījis, nes šo evaņģēliju, braucam, nesam šo evaņģēliju, tā kā pievienojieties, brāļi, māsas, sakat, kad ir brīvais laiks, būšu priecīgs dzirdēt, redzēt, nesam šo evaņģēliju Rīgā, piekdienās 19:00 esat laipni aicināt pievienoties ar Vecrīgā, nes šo evaņģēliju.
gaismu Latvijā, pasaulē. Mums jābrauc pa vietām, tā kā izlūdzām, atnāca šis Dieva vārds, varēju izkraut, iekraut, pēc tam arī mašīnās, un Dievs sveitīja tas, kad varēju braucām pa Latviju, nesam šo evaņģēliju, sludinājām, bijām Bauskā, Jelgavā, vienā dienā kungs pakārtoja tā, kad bijām Jelgava, pēc tam Saldus, Kuldīgi, Ventspils, no agrā rīta sākām un ļoti veiksmīga misija bija kalpošana. Un nākošā dienā arī atpūtamies, kungs atveldzēja, ka bijām Kuldīgā pirktī, Dievs sveitīja pirkt ar atpūtu, kur palikt. Un nākošā dienā Ernests uztraucās, kad pensionātā es nebūšu un brāļu māsas neatbrauks, bet Dievs pakārtoja, ka nākošā dienā arī aizbraucām pensionātā, Solnas rajonā Remtē, kalpojām cilvēkiem. Tur neviens nebrauc, nekalpo veciem cilvēkiem. Tur Dievs ieliks sirdī kalpot, nest evaņģēliju, slavēt, pielūgt, aizlūgt. Bija ļoti sveitīgs laiks, nonāca Dieva godības spēks, un pēc tam Dievs sūtīja apakaļ braucot Tukuma novadā, Raudā arī tikām tur, un tur bija daudz cilvēku ārā, bija labs laiks, un mēs varējām aizlūgt, sludināt, dalīt bībeles. Tā kā šī pirmā tūra lielā, ļoti svētīgs laiks bija, ka mēs liederīgi izmantojam šo laiku. Tā kā pievienojieties šī Dieva darbā, kungs visvaidīs nes šo evaņģēliju. Tā kā būs vēl citas tūras, es turpināšu, jo darbdienās es nesu evaņģēliju, brīvās dienās es strādāju laicīgo darbiņu. Un pateicība Jēzum Kristum, tā kā pievienojieties, jo šis ir nozīmīgs darbs. Paldies par jūsu lūgšanām. Paldies Dievam arī, ka kungs sveitīja ar atbalstu, jo visu laiku es pats sēžu šo evaņģēliju ilgu laiku, šis finanses, bet Dievs kaut kur arī pagodinās, jo slavu kungam par tumbu, par aparātu, ruporu, ko sludināt, pateicību Jēzum arī par mašīnu, kas bija iesākumā. Un es ticu, ka Dievs arī iedos būs kaut ko lielāku, kur varēsim lielākos daudzumos vest. Nes šo evaņģēliju, jo draudzēm vajadzīgs kristiešiem mazumā, vairumā šis Dieva vārds tiek izplatīts. Un šī svētā gara evaņģēlijs tiek nests ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Lai sveitī arī kungs arī Māri Madelā un arī Norvēģijā, citās vietās. Tā kā viss gods Jēzum pieder, gods slavu un pateicību, viņš ir svaidījis mūs. Amen. Amen. Pastāst, kas tās pa bībelēm? Tās bībeles ir bērnu bībeles latviešu valodā krāsēnās, tad ir jauniešu bībeles krāsēnās latviešu valodā, un vēl ir lielās bībeles, par ko bija lūgts. Lielās bībeles vispārīgi bībeles ir dārgas, bet kungs pakārtoja ar manu draugu, misionāru. Šīs lietas es biju lūdzis, un debes Tēvs uzklaus lūgšanas A4 formātā, kur cilvēki var redzēt ar lieliem burtiem. Tā kā kam ir sirdī, kam ir vajadzīgi, sakiet, jo ātri iziet, un vispār jau doma bija, ka Dievs sveitīs, ka es draudzē varētu nopirkt un kalpotājiem iedot ar ādas vākiem. Tāda ticība bija, tā kā lūdziet par to, lai viss notiekās, lai var vienreiz uzdāvina, tad jau ilgam laikam šis Dievvārds kalpot, jo ādas vākos tā ir cita kvalitāte. Jo divas bībeles es uzdāvināju. Viena Armandam, otra Aitim Grīvānam, uzņēmējiem, draugiem. Un viņi man arī gribētos arī paturpināt. Tā kā lūdziet, kas lūdz, tas dabon, kas klaudzina, tam tiek atvērts. Tā kā, kam ir vajadzīgi, rakstiet Daniels Cīrols, sakiet, darbosimies Tēva lietās, misijā, ko Dievs ielicis sirdī, jo viņš lietot ar zīmēm, brīnumiem, paplašina mūsu robežas. Jēzum pieder gods, slavu un pateicību, bez tā kunga mēs neko nevaram, pateicoties debes Tēvam, mēs spējam liels varenas lietas. Tā kā turpināsies tūri, kad Dievs ieliks sirdī atkal brauksim, darbosimies, tā kā pievienojieties. Ja ir vadītāji, palīgi, šoferi tā tālāk, tā kā sakiet, turpināsim Dieva darbu šo projektu. Vieglāk vasarā, ziemā, tad būs saules augstums, lidens, tad būs grūtāk. Tā kā sveitības jums. Amen. Dienā, amen. Tās bībeles ir
svaigas, tikko iespiestas, smaržo pēc tipogrāfijas, bet tas ir tas kritizētais jaunais tulkojums, ja, kur Dievs ar mazo burtu un blablabla. Tāpēc mēs, es viņu pats nelietoju to tulkojumu, es lietoju klasisko tulkojumu, 5. gada, 8. gada redakciju un glika tulkojumu. Ja. Bet, tur ir tās jauniešu bībeles bērni, tas ir ļoti labs materiāls evanģelizācijai dot un tā draudzēs izplatīt un cilvēkiem, kuriem interesi. Un vienkārši arī neticīgiem var uzdāvināt, arī Dievs ar to darboties. Amen? Aleluja! Ja jūs uztvērāt pareizi to visu, to meseģu uztvērāt, tad jūs saprotat, cik ļoti brīnišķīgi ir Bībele un cik brīnišķīgs ir Jēzus un cik tas ir labi, ka mums ir šis ticības pamats pareizais un nekad neatstājiet Jēzu Kristu, nekad nenonieciet Dievu dēlu. Tas ir pestīšanas stūrakmens, Jēzus Kristus. Nekad neizturieties vienaldzīgi pret Jēzu Kristu, nekad nenonieciet Jēzu Kristu, nekad nenecina Dieva darbu. Tas ir pats augstākais, pats labākais, pats stiprākais, pats vērtīgākais, tas ir Jēzus Kristus. Vienmēr vērtējiet to. Cilvēki var mirt, cilvēki var dzimt un cilvēki var mainīties. Draudzes var piedzimt, draudzes var atmirt. Reliģijas dzimst un atmirst. Bet Jēzus Kristus vakar, šodien, tas pats un mūžīgi. Jēzus nekad nemainās. Jēzus darbs nekad nav atceļams. Un līdz pašai pēdējai dienai tiks sludināts evaņģēlijs, un tad nāks gals. Aleluja! Aleluja! Evaņģēlijs tiks sludināts visām tautām, un tad nāks gals. Evaņģēlijs tiks sludināts visām tautām, un tad nāks gals. Aleluja! Evaņģēlijs tiks sludināts līdz pēdējai dienai. Evaņģēlijs par Jēzu Kristu Dieva dēlu, kur atnākšana šajā pasaulē un nāve un augšām celšanās ir mūsu dzīvība, ir mūsu svētums, ir mūsu taisnība. Aleluja! Aleluja! Kungs, mēs Tev pateicamies. Tēvs, mēs Tev lūdzam Tavu žēlastību, izstiep savu roku un lūdz nevis par ziedojumiem, bet izstiepjam roku pret Dievu. Kungs, svētī mūsu darbus, svētī mūsu ienākumus, svētī, Kungs, to darbu, ko mēs darām. Svētī, Kungs, ka mēs esam Tev paļāvušies, uzticējušies, ziedojušies, Kungs, ka Tu svētī savus ļaudis. Tu palīdzi pensijām, palīdzi ar darbiem, palīdzi ar uzņēmumiem, Kungs, palīdzi un svētī dod savu žāstību un apsardzību. Tās mēs Tev lūdzam pateicamies, lai evaņģēlija sludināšanai Latvijā līdzekļi ir pietiekami un pāri plūst, Kungs, ka mēs varam pacelt lielus projektus un evaņģēliju aiznest visām tautām un latviešu tautai vispirms Jēzus vārdā. Amen? Vispirms latviešiem un krieviem, kas te dzīvo. Amen? Un arī musulmaņiem, kas jau te vairāk parādās. Vēlns grib tā, viņš grib sajaukt nācijas, grib sajaukt reliģijas un tad, atšķaidīt kristieti. Nē, Dievs apspēlēs viņu kā vienmēr. Un musulmaņi, kas te atnāk, dzirdēs evaņģēliju un atgriezīsies un sludinās citiem musulmaņiem, un tā būs atmoda. Tāpēc, ka Dievs, viņam ir pēdējais vārds visās lietās. Evaņģēlijam ir pēdējais vārds visās lietās. Jēzum Kristum ir pēdējā teikšana visās lietās. Un būs tā, ka musulmaņi atgriezīsies, un jau tagad atgriežās, tur ir tādas draudzes Irānā un visur pagrīdas draudzes, kā viņu valdnieki pat nenojaušas pēcdienesti meklētos cilvēkus un nevar atrast, un evaņģēlijs izplešās visā pasaulē, un ir sevišķi pie islāma ticīgiem. Un, protams, ja tev būtu tāds pravietis, kas ir grēcinieks, ko tu darītu? Mums ir Jēzus Kristus, kas svēts un taisns, un kurš nāks drīzoties ar šo pasauli, un tas ir tavs glābējs, tavs kungs, tavs Dievs. Amen? Tas ir tik brīnišķīgi, tas ir tāda labā vēstē, tāda bomba. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvībā. Aleluja! Amen! Amen! Aleluja! Slavēts Jēzus! Slavēsim to kungu! Aleluja! Amen!